Mutīgās un dziedošās Bārtas etnogrāfiskā ansambļa sievas un viņu krāšņie tautas tērpi ir kā magnēts, kas allaž piesaista uzmanību. Šis pavasaris kolektīvam īpaši rosīgs gan ar dalību dažāda mēroga pasākumos, gan arī Bārtas muzeja veidotajā muzeja pedagoģijas programmā Dzied Bārtas sievas. Vajag nedēļu pa vairākām reizēm Bārtā ierodoties turistu grupas, lai klausītos etnogrāfiskā ansambļa šai pusē raksturīgo daudzbalsīgo dziedāšanu, kā arī uzzināt par tautas tērpa darināšanas īpatnībām un tā nēsāšanas tradīcijām. Šitādas raibās zeķītes, tās adīja mežģiņa adījumā balta. Tās jau vēl smalkāk tam. Un tad zem ceļa zeķis tika sasiets ar bītām brievītēm, ja Bārtā viņas vēl sauc pa paķelēm. Ja? Šitā ir ekskluzīva iespējams redzēt, jo to redz tikai tie, kas atbrauc pie mums ciemos. Ikdienā jau mēs nerādām. Neceļam tik augstu bruņi. 19. gadsimta sākumā meitām parādās šādi te sarkani nieburi. Un mums ir tāds nostāsts, kur tad meitas tika pie šāda sarkana niebura, jo izrādās, ka savu laiku Napoleona kargājienu laikā uz Maskavu viņa armijas prūšu daļas ir apmetušās Liepājas pusē un arī Bārtā. Tas ir bijis jau vēls rudenis, viņiem sāk trūkt pārtika, tā kā viņiem nauda bijusi, bet zemnieki nav pārtiku viņiem tirgojuši, tad karavīri izdomājuši, ka viņi savus sarkanos armijas militierus iemainīs pie Bārtas meitām pret pārtiku. Tika piešūts šāds te rupja auduma valnīts, jo jaunām meitām jau nekādi īstie gurni vēl nav, bruncis smags, kupls, kā viņu noturēs. Tad šis valnīts tika palikt zem brunča malas, un tas arī notur to brunci meitai. Ir tā, ka šie te sarkanie nieburi, godīgi sakot, tā ieviesās Bārtas tautstērpā, kad pelēkais nieburs gandrīz var teikt izzuda. Aunat meitas baltas kājas, pinat matus, sienat lentas, aunat meitas baltas kājas, pinat matus, sienat lentas. Redz, kur brauc ar sirmiem zirgiem, diezin, kur šie griezīsies, redz, kur brauc ar sirmiem zirgiem, diezin, kur šie griezīsies. Bārtas etnogrāfiskais ansamblis ir viens no senākajiem Latvijā. Nākamgad tam apritēs jau 95. jubileja. Kolektīvs 2 reizes ieguvis lielo folkloras gada balvu. Tas ir neiztrūkstošs dalībnieks gan folkloras festivālos Baltika, gan, protams, dziesmu un deju svētkos. Tā mēs dziedam savus dziesmas, savus tradīcijas, bet, kad sabraucam visu kopā, tad tas pūrs ir tik liels, tas mūsu latviskums, un tad mēs esam tik stipri. Mēs uzstājamies dziesmu svētku folkloras dienas noslēguma ritā, Vērmanas dārzā uz skatuves, un šobrīd vēl šī te programma tiek salikta, bet programmas liek tā, kā mēs piedalījāmies skatē ar kurām programmām. Tad mums pateiks, kas no šīs programmas ir vajadzīgs tam noslēguma ritam. Un tad būs arī sadziedāšanās, un sadziedāšanās būs citādāk nekā parasti bija kanāla malā svētkos sadziedāšanās, tā kā arī tas būs kaut kas jauns. Tā speciāli nemaz dziesmu svētkiem nav jāgatavojas, jo mēs sakām, mēs vienmēr esam gatavs dziedāt, jo tas dziesmu pūrs ir tik liels, tā tradīcija ir tik tomēr dzīva vēl joprojām, un ka tāda speciāla gatavošanās nemaz nav vajadzīga. Ja braucat saulīte ābeļu dārzā, ja braucat saulīte ābeļu dārzā, devīni rapini simts kumelini, devīni rapini simts kumelini. Dziesmu pūrs Bārtas etnogrāfiskajam ansamblim bagāts un daudzveidīgs. Dziesmās tiek izdziedāts cilvēka dzīves gājums no dzimšanas līdz mūža beigām. Šobrīd kolektīvu veido 15 dalībnieces, taču pati galvenā ir priekšdziedātāja Līvija Otaņķe, kurai dziesmās aizvadīts viss mūžs. Viņas krustēvs ir bijis Bārtas etnogrāfiskā ansambļa dibinātājs, savukārt tagad kolektīvu vada Līvijas meita Gunta. Kamēr tu gulēsi, mēs čakli
šogad paliek 65 gadi, kamēr es vispār darbojos. Un 40 gadi, kamēr es esmu priekšdziedātāji. Ko nozīmē priekšdziedātājs? Tas nozīmē, ka tev jāzina tie visi vārdi? Jā, tas ir, kas ir, tas ir. Jo mums ir tā, man jāuzsāk ir vismaz, kā tas sanāk, 2 vai cik tur tie, vai 3 vai 4 vārdi, kā nu kurā dziesmā tas sākums, lai uzsāktu to dziesmu. Un man viņi ir jāzina, un man jāzina visi vārdi. Mums ir viena tāda dziesma, kur mana sieva saka, šitā dziesma ir vis tā labākā. Es dziedu tos vārdus, un viņas tikai, tur tikai tas piedziedājums ir tikai tāds trā, rā, rā. Un viņa saka, šitā vislabākā. Man jāzina visi vārdi, un viņas tikai trā, rā, rā. Kā to visu var apgūt? Nu, ir kādreiz jau nojūki, jau arī visādi iznāk. Kā tā tava vekšu pumpa manā gultā gadījās? Kā tā tava vekšu pumpa manā gultā gadījās? Ai, ai, rīdi, ai, ai, rīdi, ai, rālā. Man pazuda teļapuļģi, sāliņi ieskalvojota. Man pazuda teļapuļģi, sāliņi ieskalvojota. Ai, ai, rīdi, ai, ai, rīdi, ai, šitam sievām mugurāja, nu šodien ieraudzīju šitam sievām mugurāja. Ai, rai, rīdi, ai, rai, rīdi, ai, rālalā, rīdi, rālalā. Šie ciemiņi šur braukdami vārtu stāpus apmīzuši. Šie ciemiņi šur braukdami vārtu stāpus apmīzuši. Ai, rai, rīdi, ai, rai, rīdi, ai, rālalā, rīdi, rālalā. 3 gadīnus vārtus suņi ir iestabīnus laizīdami. 3 gadīnus vārtus suņi ir iestabīnus laizīdami. Bārtas etnogrāfiskā ansambļa uzstāšanās nav iedomājama bez apdziedāšanās dziesmām. Tās var būt gan nerātnes, gan arī bezkaunīgas, jo bārtanieču mēles ir jo asas, kā jau īstenām kurzemniecēm. Līdzās Bārtas etnogrāfiskajam ansamblim jau 30 gadus Bārtā darbojas arī bērnu un jauniešu folkloras kopa Bārtanieki. Kolektīva pastāvēšanas laikā te dziesmas un rotaļas apgūši simtiem bērnu, kas nu jau izauguši un devušies lielajā dzīvē. Te darbojušies pašu dalībnieču bērni un mazbērni. Visi ir darbojušies mums tajā kopiņā. Tagad ir izauguši lieli un mazie ir projām, tā ka šajā brīdī vēl it kā nav. Bet es domāju, ka tā sēkla ir iesēta auglīgā augsnē un tas būs arī nākotnē. Tas ir tas labākais, tā dzīvā tradīcija pārmantojās tieši šādā veidā, jā, kad roku rokā mammas, vecmāmiņas ar bērniem kopā. Manā vecmāmiņa un mamma arī iet ansamblī, un es domāju, labi, man arī jāiet, ir jāturpina. Un man vienkārši ļoti patīk tā dziedāšana un viss tā forša atmosfēra. Šīs te Bārtas skaistās daudzbalsīgās dziesmas. Jā. Un tā kā mēs saprotam, tu esi priekšdziedātāja, jā? Nesen, jā, palikt priekšdziedātāju. Tas nozīmē, ka tev jāzina ļoti, ļoti daudz dziesmas. Taisnība, tiešām daudz. Nav par grūtu, tu atbrauc mājās no skolas un tev ienāks mēģinājumiem? Nē, diezgan vispār viegli ir visu apvienot. Tā forši atnāk, pēc tam padziedāt, iet mājās. Kādas ir sajūtas, kad uzvelk tautstērpu? Diezgan tādas lepnas, kad visi tev atpazīst. No kurienes tu esi? No Bārtas. Bārtas ciemīns, mašs ciemīnis, bet ražani turējās ar adri, rallallā.
Mežas maģas meitenītes staigā zīļu vaļņagos sārādīrallallā. Visi maģi puišelīši staigā cauņu cēlu. Bērnu un jauniešu folkloras kopā Bārtanieki šobrīd darbojas 10 dalībnieces, visas vietējās Bārtas pagasta meitenes. Kādreiz kolektīvs bijis krietni lielāks, atzīst tā vadītāja. Tad, kad bija Bārtā bija skola, tad bija folkloras ansambls, bērnu bija lielāks, un mums bija skaisti puiši, kas ir ļoti vērā ņemams un cienījumi. Un, jā, puišu balss ir tā ir vērtība, bet katrs bērns ir vērtība patiesībā. Un folkloras kopa bija dūšīgāk, lielāk, jā. Nu, ir tā kā ir, bet, ar laiku viss. Es domāju, kad mēs vairosimies. Kas skaitēja nedzīvotā, staltu koku virzītē, ja staltu koku virzītē. Gatavošanās skatei un tagad dalība dziesmu un deju svētkos ir atbildīgs darbs. Iespaidu, protams, atstājuši arī pandēmijas gadi, kad nodarbības varējušas notikt attālināti. Tikai tagad maz pamazām bērni sākot atraisīties un atkal pierast pie skatuves un publikas. Skatuviskā kultūra ir visu laiku, ir jātrenē, ir jātīsta un jāpierod pie skatuves, jāpierod pie skatītājiem. Protams, ka cilvēks tā attālināti, viņš jau pats ar sevi, viņš tā tas ir, jā, tā ir arī to ietekmē arī pieaugušos cilvēkus, arī skolotājus un bērnus noteikti, bet pamazītēm mēs iekustinamies, jā, pierodam pie tā. Dziesmu un deju svētku laikā folkloras kopa Bārtanieki ar dziesmām un rotaļām kuplinās folkloras dienas programmu, taču pirms tam vēl uzstāšanās folkloras festivālā Pulkā eimu, pulkā teku.